Vēlēšana. Ko, dāmas un kungi, šodien liela diena, 4. Pārdod laimīgs podcasts, un gribēju vispār kāda tā doma tam Pārdod laimīgs podkastam bija tāda, kad jānoskaidro tās galvenās lietas, kas ir vajadzīgas, lai tā visa lieta par pārdošanu izdotos, ne tikai par pārdošanu, arī par uzņēmēju darbību, un tas, ko jau iepriekš arī bija sapratis, viena no svarīgākajām lietām ir runas māksla un runas prasme, un šodien mums ieradies ciemos ir cilvēks, kas par šo tēmu varēs pastāstīt daudz un dikti, un mēs viņu arī izprašņāsim par to. Dāmas un kungi, režisors, runas skolas radītājs, galvenais vadītājs, Viesturs Meikšāns. Sveiks, Viestur! Jā, sveiks, paldies, ka uzaicināji. Jā, super. Klau, vispār Viestur pastāstīja, kā tu no režisora dzīves pēkšņi pieņem lēmumu runas skolu taisīšu. Ļoti interesē. Jā, jo man bija sākumā doma veidot savu teātri, gribēju kaut kādu savu platformu izveidot, bet saliekot matemātiku kopā īsti nesanāca nopelnīt vai vispār izdzīvot ar savu teātri, un kaut kādā veidā klausoties arī visādus iedvesmojošus podkastus un raidījumus, apmeklēju viens jauno uzņēmēju kursus Rīgā, man vispār nekāda nebija izpratne par to, kas tas ir. Tas bija 18. gads, 18. gada vasara. Un viņi tā kā aicināja piebiedroties un iziet tādu 3 mēnešu programmu, kuras laikā vienkārši tev brutāli iedod uzdevumu, tev ir nedēļas laikā jānopelna ir 1000 eiro vai 500 eiro, es tagad neatceros precīzi, kas tas bija, kas tā pa summa ir. Un mēs esam komandā, un tur ir tā atbildības spēle kaut kāda, ja tie saucamie buddies, ja, ka tu nedrīksti to neizdarīt. Bet tu vienkārši sēdi un domā, kur ātri dabūt tos 500 eiro. Un es sapratu, ka visātrākais, ko es varu izdarīt, ir pasniegt publisko runu vai kā konsultāciju, un man bija jārīkojās beigā ātri. Tā bija spēle, tiešām tā bija spēle. Un es ieliku reklāmas un dabūju uz lekciju kaut 30 cilvēkus un uztaisīju individuālas nodarbības, vēl tur nopārdevu pa kaut kādiem 40-50 eiro tur gabalā. Nu, beigās es dabūju tos 500 eiro. Un es patiesībā sapratu, ka ar to var nopelnīt. Un es sāku lēnām garā konsekventi būvēt tos materiālus un tā kā apaudzēt arī šīs te pārdošanas prasmes, biznesa veidošanas prasmes, un tad 5 gadu laikā tā runas skola ir tas, kas tagad tā runas skola ir. Un tu arī sanāk arī, ka tu pirms tu vispār tajā visā iestartēji, tev arī ir bišķi pamatā, tu esi mācījies arī par biznesu, par kā organizēt vispār lietas, un no tās puses arī tu esi tagad izglītojies. Nu, man ir MBA, bet tas ir papīrs reāli. Nu, zin kā, es mācījos 20... Īstajā dzīvē papīrs, paši zinām, cik tas... Es 20 gadus atpakaļ mācījos Konkordijas universitātē, vairāk nekā 20 gadus atpakaļ, un tad mācīja, ko man mācīja? Man mācīja, jāiet uz Indijas tirgu un Ķīnas tirgu, tur ir tā perspektīva. Ja? Nu, principā nekas jau īsti nav mainījies, tagad vairāk uz to Indiju skatās, Ķīna varbūt mazāk pat pišķiņi. Bet nebūtu slikti, ja būtu, teiksim, runas māksla indiešiem. Uzreiz iedomājies, cik tagad latvieši to var paņemt un cik to varētu paņemt indiešus. Jā, nē, nu tas būtu, tas, protams, tirgus ir gigantisks vienkārši, jā, tie. Bet, nu, vienā sakot, ir to, ko man mācīja, es neko nevaru izmantot. Jā, tas ir cits gadsimts, cits laikmets vispār. Izstāstīšu vienu nedaudz arī, kāpēc vispār gribējās parunāt ar cilvēku par publisko runu. Tas arī sākās no vienas situācijas. Man bija tāds projekts pirms 5 gadiem, tas saistībā ar sporta, basketbolu bija. Mums bija lietuvieši sadarbībā ar latviešiem. Mēs tur 2 gadu periodā visu kaut ko organizējām, un tad bija jābrauc uz varam ministriju un jāprezentē. Es domāju, kas tur ko neaizbraukt, noprezentēšu, uztaisīju smuku prezentāciju, uzvalku savu džemperīti smuko, un tagad eju tajā ministrijā iekšā. Un iekšā zālē, un līdz ko es iespēru zālē, es nevaru to izstāstīt, iespēru to soli zālē, un es nevaru vairs īsti paiet normāli, kā es eju. Sažņaudzās sirds, es jūtu vienkārši, man te viss sauss, es sāku ausīs dzirdēt, kā sirds citās. Es domāju, nē, paga, te kaut kā jānomierinās, es tāds kaut kā sāku elpot, nevar nomierināties, iet toltē, nomazgāju seju, siltu ūdeni ar augstu, nekas nemainās, es jāpakaļ tajā sēžu. Un nekas nemainās, un pastāst varbūt no savu skatu punktu. Kas tas tāds ir? Kāpēc tā ir cilvēkiem? Jā, nu tas, kas tev notiek, saucās bloķējušies uztraukums. Dažiem cilvēkiem diezgan izteikti tā kaita ir, un dažiem viņa nav. Un tie iemesli katram ļoti individuāli. Tās var būt traumas, reāli, tagad emocionāls, psiholoģisks traumas bērnībā,
kur atliek kādam vecākam vai radiniekam pateikt, kā tu izgāzies, vai beidz saņemies, ja, un izbeidz tur trīcēt. Un tiem bērniem un jauniešiem arī skolas vecumā, kuriem attīstās personība un identitāte, viņiem katra mazākā kritika var būt arī kā metāla durvis, kuras aizklupē ciet jebkādu veidu atbrīvotības sajūtu, un tas stress arī tur sāk augt. Tas ir tikai viens veids. Citiem cilvēkiem nevar izskaidrot, tā kā izanalizēt, no kurienes augtās uztraukuma kājas. Bet katrā ziņā ar to tēmu ir iespējams strādāt, ar to var atrisināt. Attiecīgi, ja tu saki, ka tev bija tāda situācija, tad mums būtu jāspēr mazi tagad solīši, lai tu pierastu pie tā monstra, kas saucās publika. Un tas pats, kas vienkārši pierod pie tīģeru krātiņā. Tev jāsadraudzēs tīģeru krātiņā, tu ies katru dienu pie viņa, tu iemācīsies, kas viņam garšo, viņš pieradīs pie tevis, tu pie viņa. Saproti, tā ir baigā ņemšanās, tā attiecību veidošana. Un kāds bija Viestures Meikšanas skolas laikā pats? Teiksim, ka tev arī jāiet dzējolis. Es atceros, man jau arī, kad tu tā pasaki, man jau kaut kā no tiem dzējoļiem, tas, man liekas, viss sākās, kad gāju uz skolu, nebija sagatavojis to dzējoli līdz galam, un varbūt, ka toči no tā kaut kā jau tur jāskatās pagātnēm, bet kā tev bija pašam skolas laikā ar to visu? Man bija vairāk vai mazāk viss labi, un arī universitātes laikā patiesībā es jūtu, ja es labi jūtos tajā tēmā, es varu paņemt auditoriju. Tas kaut kādas uztraukuma problēmas drīzāk sākās tad, kad bija pirmie režijas gadi, un kad sākās visādas tādas lielas publiskas uzstāšanās, intervijas, tiešraides, un tur kaut kas jau sāk parādīties. Bet patiesībā viss tā tēma tika atrisināta ar runu skolu. Man bija regulāri jābūt vienkārši auditoriju priekšā, un es vienkārši, tādu sajūtu, ka tu kontrolē to situāciju. Un, teiksim, bišķiņi pirms runas skolas, ka tu vēl nebija to sācis visu, un tu jau iegāji kino režijā vispār ar tādu, ar pārliecību, jo tu jau zināji, ka tu to darīsi, ka tu jau biji jauns skolas gados, teiksim, jo varbūt, kad jauni cilvēki skatās, viņi nezina, kā tev bija, tu točni jau zināji pamatskolā, vidusskolā, jā, viss, es pabeidzu vidusskolu, es uzreiz eju augstskolā un daru tikai to pa to tēmu. Nē, tā nebija. Kino es esmu nedaudz apbružājies, bet es pamatā teātri un operu es iestudēju, bet kopumā man vispār nebija nekāda interese par mākslu vispār pēc 12. klases. Es nelasīju ne grāmatas, es negāju ne uz izrādēm, neko vispār. Es aizgāju uz Konkordijas universitāti, pabeidzu universitāti, tiku ar baigi labo diplomu ārā no tās universitātes, kaut kāds tur 5., 6. labākais vispār pēc tiem gadiem. Kaut gan man pašam smiekli nāk to sakot, tāpēc, ka skolā visu laiku es biju sešnieku karalis, tā kā viduvēji totālākā, un es biju pats pārsteigts, tad, kad es saņēmu to diplomu, un man bija tā magna cum laude izcilības, tā kā kādās veidā, es pat nezināju to, ka man būs tik labi atzīme. Labi, ne par to stāsti, bet dabūju to PricewaterhouseCoopers, un tad notiek baigais klišķis. Es nezinu, kas tas ir, es nezinu, kas notika. Es vienkārši negribēju iet uz to sasodīto auditoru darbu vairāk. Es vienkārši negribēju celties augšā un iet uz turieni. Un viss, ko es vēlējos, bija lasīt grāmatas, tiešām skatīties izrādes un koncertus, apmeklēt un tā tālāk. Un tas nonāca jau līdz tādai iekšējā lūzuma sajūtai, ka man nebija varianti. Man bija vienkārši jāuzraksta atlūgums, jāpasaka senčiem, es jūs esmu kaut kādā ziņā uzmetis, jo tās ekspektācijas bija un tā tālāk, un es eju kultūras akadēmijā. Varētu salikt to visu kopā tā, ka tu kā, teiksim, režisēt kodu izrādi, un tavs galvenais uzdevums kā režisoram, es pareizi saprotu, ir tas, lai tā izrāde būtu pietiekami interesanta, lai tie cilvēki, kas skatās, viņi neceltos un neiet projām. Tas ir režisoram galvenais uzdevums, manā skatījumā tā varētu būt viens no. Jā, noturēt uzmanību, tas ir instruments, jā. Un tad tu tajā momentā saproti, kad mēs jau lēnām nonākam līdz tajā runas skolai, tu jau saproti to visu prasmi kopumu, ko tu esi kā režisors ielicis iekšā teātrī, ka tu vari mierīgi pārnest uz, teiksim, uz cilvēkiem mācīt to publisko runu. Tā arī ir, jo patiesībā runas skolā es pasniedzu režiju, ja tā pēc būtības ņem, es mācu tos dramaturģiskos līkločus, es mācu būt daudzveidīgam, daudzpusīgam, es mācu būt drosmīgam un galvenais patiesam un godīgam. Tu nevienu izrādi nenoturēs uzmanību 3 stundas, ja tur būs vienkārši bleķis kaut kāds, vienkārši formāli kāds runās un kaut ko mēģinās informēt mūs. Pa lielam ir tā, ka es runas skolā un individuāli strādājot, es strādāju patiesībā tā, kā es strādāju ar aktieriem. Jābūt super dzīvam, super patiesam, tev ir jārunā tā, it kā mēs nesajust, ka tas ir iestudēts.
Tev jābūt personībai, drosmīgam un tā tālāk. Nu, visas foršās lietas. Un jābūt arī ir drosmīgam, bišķiņ ģeķīgam, bišķiņ tādam arogantam, bet tādās mazās kripetiņās, mazās devās. Un tad tā visa zupa izveidojās par kaut ko ļoti baudām un interesantu un vērtīgu. Un kas ir tie cilvēki, kas visbiežāk, teiksim, varbūt gan vecuma grupas vai profesiju pārstāvi, kas tieši nāk vispār mācīties pie teviem tur uz, teiksim, to trako puķi, to publisko runu? Jā, šis ļoti labs jautājums, jo patiesībā nāk tie cilvēki, kas jau apbružājušies un sapratuši, ka tā komunikācijas izgāšanās vairs nedrīkst notikt viņu karjerās profesionālajās. Ir ļoti daudz cilvēku ir tādi, ne visi ir jāsakārto šī tēma, tāpat kā tu tikko līdzīgi tur stāstīji par to savu varam pieredzi. Tā ir viena kategorija, un pārsvarā tie ir augsta līmeņa vadītāji, kuriem ir jāprezentē, jārunā. Tie ir cilvēki, kuri kā tu tagad podcastu sāk, piemēram, tur tie ir cilvēki, kuriem ir jauni amati arī valsts institūcijās, kuriem ir nepieciešams apmācīt citus cilvēkus. Sakot, visur, kur ir jārunā, kur jāstājās pretī auditoriem. Jā, kā jau es teicu, augstākā līmeņa vadītāja Latvijā, kas ir arī forša blakne šai runas skolē, jo man ir ļoti daudz paziņas tagad ir izveidojušies tā kā augstos direktoru līmeņos, kas ir forši patiesībā. Jā, un tu tos principus, teiksim, kādas tur, es paskatījos arī ļoti daudz un detalizēto, tik daudz ir pieejams un dažādas tās apmācību, tur, teiksim, ir ne tikai publiskā runa, viss kaut kas, piemēram, pitch, tas ir manā profesijā nekustamajos īpašumos, pitch ir īstenībā ļoti svarīgs moments, jo tas, kā es vispār uzskatu, kad, man regulāri jāpīčo arī, tāpēc, ka man visu laiku vajag jauns klients, man visu laiku vajag jauns objekts, jauns kontrakts, lai visu laiku notiek bizness. Un viens no tiem ir pitch, ko tu tur māci, teiksim, kaut kādu ar iekšējo pašpārliecību cilvēkā, kā pacelt uz augšu publisko runu. Teiksim, ja tev atnāk tur viens cilvēks, kas strādā valsts sektorā un viens, piemēram, nekustamo īpašumu jauns uzņēmējs kā es un kas grib podcastu mācīties, mums būs kaut kas līdzīgs jādara vai tur būs ļoti dažādas atšķirīgas lietas, kas jāmācās? Tie fundamentālie pamati nemainās. Vai tev jāsaka bēru runa, vai tev ir jāsaka pitch prezentācija, vienalga, tur pamati nemainās. Mainās pāris nianses, un pitch, negatīvas informācijas pasniegšana, tur ceremonija runas, vai tur stand-ups tie žanri. Tie vienkārši ir atsevišķas sadaļas, kā mēs varam sadalīt to publisko runu. Arī uztraukuma kontrole, darbs ar saturu, storytellings, tas ir arī instrumenti, kā mēs to publisko runu. Tā kā pa lielam visas tās 24 vai cik man tās tēmas tur bija mājaslapā, ko visas tās lekcijas ir sadaļas publiskai komunikācijai, jeb vispār komunikācijai kā tādai. Un tur es varu vēl uztaisīt 24, vēl papildus, vēl tur ir materiāls, jo tur ir bezgalīgi daudz, kur rakti vienkārši var dziļumā iet. Bet, jā, pa lielam atbildot uz tavu jautājumu ir, kad ar pitchām ir daudz efektīvāk jāstrādā un nedrīkst jāuzmanās no riskiem uzbāzties, forsēt informāciju un nedrīkst izklausīties pārāk komerciāli savā ziņā, lai cilvēkam nenobiedētu. Nu, tie ir tādi it kā pāris tādi parametri, bet kopumā, ja izdodas iedvesmot un pārdot vienlaicīgi, tad ir ļoti forši. Un kas bija tas iekšējais motivators, ka tu biji pārliecināts, jā, ka tu taisīs to runas skolu, tu iekšēji saprati, jā, ka tas ir tas callings, ko tu gribi darīt, jo neviens cits jau neko tādu... Man nebija callings. Tikai tas, kā tev sanāca viss un tā arī tas aizgāja? Es vienkārši piedalījos vienā biznesa spēlē, kurā mani piespieda nopelnīt naudu ātri un pa lielam es vienkārši tie low hanging fruits, kas ir vienkārši, kur ātri nopelnīt, es sapratu, ja man nedēļā jāizdara, tā ir publiskā runa. Un tas nostrādāja. Un kaut kādā ziņā jau tas, tā rezonanci, kas bija, un es redzēju, cilvēkiem interesē, viņiem patīk, un pēc tam man bija vēl komentāri nāc no citiem cilvēkiem, klausies, tu tā kā industrijā ir baigais spēks, tāpēc, ka man ir priekšā manam vārdam ir tas režisors, tas maģiskais vārdiņš, kas tomēr arī pārdodās diezgan spēcīgi, ja. Un daudz lietas vienkārši sakrita tā, ka, kad man arī ir ko dot, es varu arī pasniegt, es strādāju ar aktieriem, es varu strādāt ar jebkuru cilvēku, un tās atsauksmes kļuva arvien labākas, un tā rezonance arī sāk augt, un es patiesībā, tas man vienīgais ienākuma avots pašlaik ir runas skola, jo teātrī nevar nopelnīt, tādā veidā. Idejas, ka tā, kad man liekas, ka tu ar to savu darbu
ja cilvēks kaut ko tādu izvēlās iziet cauri, viņam tas līderības līmenis, sasaistot ar to manu profesiju, kad pārdevējs, labam pārdevējiem īstenībā jābūt diezgan spēcīgam līderim. Un es domāju, ja to publiskā runa varētu būt viens no tiem instrumentiem, īstenībā izstāstīšu vienu tādu labu storiju. Augstskolā gāja 4. kursā jau, un mums pēkšņi 4. kursā viens temats ir publiskā runa. Atkal jau liekas, ok, izdzirdēju to visu vārdu, bet beigās, ok, sataisu to savu priekšnesumu, tur nolasu visu, un liekas, ka bija ok, un tad izēja ārā no tās augstskolas, pilnīgi liekas, ka tā gaita jau tāda pilnīgi platāka palikusi. Tas, man liekas, ka tā publiskā runa iedod tādu džeku tev riktīgāko iekšā, vai tādu riktīgu kundzīti uzreiz, ja tu to visu var pārvaldīt. Bet ok, es tagad, piemēram, gribu to vislabāk attīstīt. Nav jau ikdienā tādas, kur lai viņi tā attīsta, piemēram. Kur piemēram, ok, kaut kāds tosts kādreiz jāpasaka, ir kaut kādā viesīgos pasākumos, bet kā tu, piemēram, to nevar tā mākslīgi pat saforsēt manā skatījumā, attīstīt to visu. Tas ir kaut kā varbūt tik tiešām vienīgais veids, kā ir jāiet uz kaut kādām tādām reālas apmācībām un jāiet ar to ceļu. Apmācībās, es piedāvāju instrumentu vienkārši gūzmu, tur ir ļoti, ļoti kvantitīvi daudz visādu triku, kurus katrs cilvēks vienkārši pielasa un pielāgo savajam kaut kādam stilam. Tās īsti nav platformas, kurā var praktizēt regulāri. Tas, ko mēs tagad darām, ko tu esi brīnišķīgi uztaisījis, ir podkāsts, kas ir platforma priekš tevis, kur tu vari regulāri trenēties. Ideālā variantā tev ir vienreiz nedēļā. Es nezinu, cik tu bieži taisi. Vienreiz nedēļā cenšos, bet vienreiz 10 dienās, apmēram, sanāk tā. Ideāli, jā. Bet tev jebkurā gadījumā tev ir kaut kāda platforma, kurā tu vari bliest. Un, piemēram, tagad mēs esam intervijas formātā, kur proporcionāli nedaudz vairāk es tā kā runāju nekā tu, bet vēl būtu forši, ja tev būtu arī kaut kāda pāris tāda 10-15 minūšu tikai tavu monologu, un tas nozīmē, ka tev tur būtu bišķiņ jāsagatavojās jau. Un tad jau tu vari uztaisīt 2x10 dienās, un tev būtu vēl foršāks, pamatīgāks tas mehānisms. Jo tas ir ļoti svarīgi, ko tu tikko teici par to, kad ir pēc tādām uzstāšanās reizēm, vai kur tu stāvi auditorijas priekšā un spēj viņus iedvesmot, tas cilvēks vienmēr jūtās pacelēts. Tu jūties spēcīgāk, personība aug, pārliecība par sevi aug, un tā pārliecība pēc tam pārnesās uz pilnīgi visām citām dzīves sfērām. Tāpēc arī es esmu 100% publiskās komunikācijas tā kā reklamētājs varbūt, ja arī, nezinu, kā to nosaukt, jo es uzskatu, ka tas ir spēcīgākais pašizaugsmes instruments. Tas ir tas, ka tu vari būt pūļa priekšā, un viņi ar tevi arī interesi klausās. Tas, ka tu vari pateikt kaut ko, kas viņiem patīk, un viņi tev atbild ar smiekliem, ar reakcijām, ar 100% uzmanību, ka tu jūti, ka tu vari viņus kontrolēt, tas viss atgriežas tam cilvēkam, kas ir auditorijas priekšā un dod nenormālu pārliecību, ārprātīgu pārliecību, kad es varu izdarīt nenormāli daudz ko. Un tas ir tas mehānisms, kā aug līderi. Tas ir tas veids, tāpēc arī principā tas runas skolas galvenā, tā misija, kāpēc vispār es to daru, es gribu, lai Latvijā būtu daudz vairāk līderi, lai būtu spēcīgāki cilvēki, kas var ar savām ideālām, fantastiskajām idejām iet Eiropā un pasaulē sev pārliecināt, tāpēc, ka Latvijām ir tas nedaudz tas viensētnieks, tas domāšanas princips, ko es, un kaimiņienes viedoklis vienmēr ir daudz spēcīgāks nekā manējais viedoklis. Un ar runas skolas viens no mehānismiem ir pacelt tos latviešus, tieši Latvijas tautu, latviešu spēku parādīt. Tas, ka mums ir savas idejas, mēs pārformulējam, iepakojam vārdos, jaudā, un mēs varam būt spēcīgi un spilgti. Kurus tu skaties, piemēram, gan jau arī ka tu trenējies, skatoties vienkārši kaut kādus labus latviešus, kas ir tādi labākie runātāji? Latvijā parasti kā tādus top 3, kad es prasu savām lekcijās dalībniekiem pateikt, visi saka vai Arviģa Freiberga, vai Juris Rūbenis, kas tur vēl... tā apmēram uz to kaut kur vēl tādi topi. Bet redz, kā ir, tās ir personības. Es nevarētu analizēt viņus pēc publiskās runas visiem parametriem un teikt, redz, kā ko viņi izdarījuši forši, ko nav izdarījuši forši. Tāpēc, ka Juris Rūbenis vienkārši ir personība, viņš ir cilvēks, kuram mēs gribam būt blakām, vai Arviģa Freiberga vienkārši viens Latvijas spēcīgākiem līderiem. Bet, ja mēs runājam par saturu, tad labāk ir forums līderā skatīties runas, kuras tiešām ir noslīpētas, dramaturģiski, kur ir, runas skolas YouTube kanālā es analizēju šīs te runas, ar kurām es pats arī strādājis, un mēs varam pateikt katrā posmā, ko viņi ir izdarījuši ar saturu,
un kāpēc tas ir labi. Un kāpēc tas tā strādā. Tā kā man nav tev tāda iepriecinoša atbilde, kad Latvijā ir top 3 tādi guru, kuriem mēs varētu klausīties. Es tev varu nosaukt savējos, man ir Baraks Obama. Pasaules mērogā, jā, labāk klausīties. Baraks ir ļoti labs runātājs. Jā, viņš ir, un viss tas, kā viņš ir super daudzpusīgs, viņš spēj tikt galā ar visādās iespējamās situācijās, viņš var būt nenormāli strikts, viņš var būt vecis ar muguru, viņš var būt super humoristisks, ja vajag, ļoti viegls, viņam ļoti laba improvizācija, viņš kaut ko no zāles, kaut kādu repliku dzird, viņš paķers to un atbildēs divkārtīgi labāk. Un viņš ir super korekts, viņš ir ētisks, un viņam arī ir plastisks, viņš ir patiesībā, viņš ir ļoti foršs arī ar savu, kas arī ķermeņa valodu. Emmanuels Macrons, tāpēc, kad ir franču kultūra vispār ir rakstītā, runātā vārdu kultūra Francijā ir ļoti, ļoti spēcīga, ļoti izteikta, un pārsvarā visi franču runātāji ir ļoti, ļoti graciozi, tādi delikāti, korekti, viņi tāda sajūt, ka es tādu baletu skatos tādā verbālā izpausmē, un tas pats arī ar Trudeau, kas ir Kanādas premjerministrs, viņam arī tā franču kultūras tā saknes, tā kā tu viņus var skatīties kā tādu mākslas darbu, kā viņi runā, kā viņi strādā ar rokām, kā viņi savu domu mēģina iepakot, un tā kā tur ir ko rakt. Un vēl ir Brené Brauna, tāda amerikāņu psiholoģija. Viņa fantastiski strādā ar saturu un ļoti labi ar stāstiem strādā ar storytelling, no viņas var daudz ko mācīties. Jā, tas skatos tos cilvēkus, kas tiešām to ļoti labi dara, tas liekas, un, protams, tas pats, kas skaties, kā tur Lebrons spēlē basītu, un viņš tur vienkārši liek, un kā viņi tur runā, viņi tur vienkārši mauc, un visiem tur viss sanāk. Bet kā, piemēram, jaunajiem kaut kādu mazu knifiņu iedod, kaut kādu, kā to nervozitāti cīnīties, piemēram, tev ir, tu uzej, tu runā, bet tu jūti, ka tev bišķiņ tā kā tu nevari īsti maksimāli brīvi justies, atbrīvoties, visu laiku tev kaut kāds, tāds uzvilks tas nervs iekšā ir, kā vispār ar to tā kaut kādu varbūt mazu knifiņu varbūt kādu var iedot? Jā, es varu izstāstīt tādus īstermiņa, tādus nomierinošos efektus, un tas nebūs saistīts ar alkoholu vai ar trankvilizatoriem, ko bieži vien man tur tā kā prasa, vai kuras zāles labāk dzert. Bet, ja godīgi, tie īsie triki tādam uztraukumam ir kādi, silts dzēriens, ir jābūt kaut kam siltam, tēja, kafija nē, kafija vēl vairāk pātrinās sirdsdarbību, tev jājūtās ir silti. Tad ir pirms tam klausīties uz austiņām kaut kādu iedvesmojošu, mūziku. Bija tāds trausla viena sieviete, kas teica, viņai vienkārši heavy metal, kaut kādu nenormālo zāģi vienkārši klausās. Pirms? Jā, pirms. Jā, lai vienkārši dabūtu asins, lai dabūtu to drive. Principā ir jāstājās arī šajā te saimnieka pozīcijā rokas uz gurniem, kas ir saimnieka pozīcija 2 minūtes, 3 pastāvē tādā veidā. Tu uzreiz dabūsi tādu saimnieku sajūtu iekšējo. Ja? 10 sekundēm nepietiek, tev jābūt 3-4 minūtes, ir jābūt tajā. Un bišķiņ tāds šefīgāks tu esi, bišķiņ tāds valdonīgāks varbūt arī paliec arī no tās stājas. Un pēc tam ej uz skatuves, tikai uz skatuves publikas priekšā netur tās rokas tādā veidā. Ja? Tad nevajag, jā. Nē, tu neesi draudzīgs. Jā, tev ar publiku jābūt ir saimniekam, kas ir ļoti patīkams tajā komunikācijā. Lūk, tie ir tādi īstermiņa triki, bet, ja mēs tā nopietnāk spēlējam šo spēli, tad, protams, ir sagatavošanās, kā tu sagatavojies, jāskatās un jāanalizē, kā katrs vispār strādā ar tekstu, jo vārds publiskā runa uzreiz otra asociācija ir uzstāšanās, tad, ja ir uzstāšanās, man jāraksta kaut kādā ļoti jocīgā sacerējuma valodā, kas ir nedzīva valoda, mēs viņu nekad nevarēsim izrunāt tādā veidā, kā viņa ir uzrakstīta, un bieži vien 50% gadījumu tas uztraukums rodās no tā, ka man šī nedzīvā valoda ir jāspēj izrunāt. Tas ir neiespējami. To neviens nevar izdarīt normāli. Un tāpēc tas uztraukums rodās. Es vienkārši nekontrolēju situāciju. Par to ir stāsts. Un mērķis ir dabūt visu iespējamo, lai tu runātu sarunu valodā, bet tu zini, par ko tu runāsi. Tātad nevajag paņemt riktīgi iekalt to tekstu galvā, un tad var ļoti labi sačakarēties meistarībā. Ritīgi sačakarēsies, jā. Tas ir taisnākais grāvis. Brīvam tādam plūdumam. Man patīk, ka tu saki tos tā rindkopiņām sākumus, un ne? Jā. Tu ieliec rindkopiņas, un tev vienkārši zini, ka apmēram pa ko ies tas teksts pēc tam. Jā, tev ir jābūt super sagatavotam, bet sagatavotam sarunu valodā.
Tas nozīmē, ka tev ir plāna punkts uzbūvēts, tev ir struktūra uzbūvēta, mēs izējām cauri ievadam, tu zini, kas ievadā jādara, pēc tam, kas tev jāsaka stāsts, pēc tam tev tur statistika, pēc tam tev tur jāpadalās komentārā kaut kādā un tā tālāk. Secība nemainam, mēs neimprovizējam secībā. Ja tu sāksi improvizēt secībā, tas būs arī vēl viens taisns ceļš uz grāvi, kas saucās bloķējušies uztraukums. Ja, tur mēs negribam doties. Secību nemainam, bet tad pirms tam ir tāda forša lieta kā balss ierakstītājs telefonā. Balss ierakstītājā mēs pamēģinām katru rindkopu ierunāt, klausīties, vai man tas sanāk sarunu valodā. Sarunu valoda nav karoče. Sarunu valoda nozīmē, kad mēs runājam ar gudru, intelektuālu cilvēku kafejnīcā, mēs satiekamies ar viņu pirmo reizi, mums ir kafija starp mums, un es viņam stāstu par savu ideju, pieklājīgi. Ja? Bet sarunu valodas tajā formātā vienkārši jāapmāna sevi nedaudz. Un tad tu 4-5 reizes izej ar balss ierakstītāju cauri tam, klausies sevi no malas, ir pietiekami dzīve saruna, man rodās kafejnīcas saruna, vai es tā runātu kafenē ar cilvēku, vai tomēr tu runāsi kaut kādos dīvainās frāzēs ar divdabjiem un kaut kādā nedzīvā protokola valodā, ja, kas tikai eksistē juridiskajā kaut kādos dokumentos. Jo tas trakākais ir tas, kad man bija pirms 4 dienām darbnīca Dobelē ar jauniešiem, nenormāli forši, spēcīgi džeki, viņi tur crossfit trenējās un svarcelšanu, un tie vadītāji uzaicināja mani, jo viņiem ir smadzenes arī taču jāattīst jauniem džekiem, leoniem līderiem, lai viņi iemācās arī runāt. Un tad, kad viņi saprot, viņi ir 13 līdz 17 gadu jauni džeki, tad, kad viņi saprot, ka tā ir publiskā runa un uzstāšanās, viņi pat maina savu runas veidu. Viņi sāk runāt formāli, kurš viņiem to ir mācījis? Kur viņi to iemācījušies, kad ir jārunā nedzīvā kaut kādā valodā, kas apgrūtina viņiem pašiem to eksistenci? Saprot? Bet kāpēc no kurienes tas nāk? No kurienes, bet tā ir vienkārši tas tā. Jau skolā, kaut kur viņi ir dabūjuši bietē no učukiem par to, kā ir. Sāc slēpties, tad mēs, nevis kā mēs ikdienā runātu, bet no cita rakursa, ar citiem kaut kādiem terminiem, ko tu pats ikdienā neizmanto. Tas atkal rodās no tā, ka tu domā no tās skolas laika, no kaut kādas atkal emocionālā. Ļoti iespējams. Un vēl, protams, ka varbūt arī tas, ka viņi dzird arī, kā to dara citi. Jo, piemēram, kā piemērs ir, viņiem ir uzdevums pateicība, viņiem ir jāpasaka 1 minūte gara pateicība. Viņi tagad nostājās 20 savu kolēģu jauniešu priekšā, un kādus vārdus viņi saka? Es gribētu pateikties Ojāram. Es pēc tam saku, klausies, tu Ojāram tā arī teiks, ka tu jūs divi tā sateiksies, Ojāri, es gribētu tev pateikties. Tu nekad tā neteiksi, tu teiksi, Ojāri, vecīt, paldies tev, ka tu man toreiz to izdarīji, saproti? Jā, šitas ir labs. Es gribētu pateikt, pa visās skolas uzrunāts, es gribētu pateikt paldies tam un tam un tam. Kādā sakarā? Tā ir formāla valoda. Viņa ir vienkārši jāizslēpē. Un man ir ne tikai 13-gadīgi džeki, kas tā dara, man ir 40-gadīgi, man ir 50-gadīgi džeki, kas vienkārši mocās un sarkst publikas priekšā, jo vienkārši viņiem liekas, es nezinu, no kurienes tas ir, viņiem liekas, ka jārunā ir formāli. Jo tas ir skaisti. Saproti? Tas varbūt nāk no kaut kādiem padomu laikiem, kad tur viss tas, man liekas, ļoti formāls bija tās uzrunas, un tur jāstāv un tev jāmāja viss, un varbūt, ka tas ir kaut kā iesēdies no tā visa. Jā, bet ir, varbūt. Tā kā saknes ir neizdibināmas, bieži vien mēs skatāmies, kā runāt citu un mēģinam atdarināt. Tā kā, lai izmainītu šo te sērgu, ir jāpaiet gadiem. Kas ir tie blackouti? Vai tu atceries, tev arī vienā LTV1 es klausījos vienu citu podcastu, kur tu arī runāji, vai arī tavā kursā kaut kādā, ko tu bezmaksas kursā, ko YouTube var dzirdēt, un tu saki, ka LTV1 tiešraidē kaut kādā arī ar kaut kādiem ekspertiem tur iet saruna, un viens eksperts tur kaut kādu viedokli liedot, tev ir pilnīgs no otras puses skatījums, tu tūlīt viņam dos virsū to savu viedokli, un tu saki, tev pazūd, piemēram, nav tā doma, vienkārši pavadiens ir pazudis. Kāpēc tā rodās, piemēram? Tāpēc, ka tu baigi sāc domāt, ko teiksi, un kaut kā varbūt tā. Arī tā ir viena izpausme bloķējušam uztraukam. Tā kā dažiem sasāls tur balss saites, vai tur ir izkalst mutis, citiem arī smadzenes tur, kā sacīt, sāk disfunkcionēt. Un, tā bija intervija, tas bija reāls dokumentāls notikums, ko tu tikko izstāstīji, tā arī bija, vienkārši es aizmirsu savu viedokli, tā tas saucās. Tik brutāli, jocīgi tas arī bija. Un tajā situācijā man nebija pārāk liela pieredze ar televīzijas tiešraidēm. Protams, vienmēr, kad ir prožektoru gaismas, un tā ir televīzija, un tās kameras.
Un, tā atbildības sajūta ļoti liela. Tā man bija tikai 3. izrāde, ko es biju iestudējis vispār savā dzīvē, un tā kā es vēl biju tāds zaļais. Un vienkārši elementāri pieredzes trūkums tajā situācijā. Bet publiskās komunikācijas tādā iestudējuma formātos mēs aizmirstam tekstu, kad mēs iekaļam tekstu. Tad, kad tev jāatcerās, kas nākošais vārds ir, es tev garantēju, pēc 2 teikumiem tu uzkārsies. Tur nav varianti. Tāpēc, ka vēl prožektori, vēl publika, vēl kaut kāds, nezinu, vispār tā miedarbība ar to auditoriju, tas viss kopā ir čau. Kā tu pats, teiksim, ja tev jāstrādā ikdienā, es zinu, cik tas darbs, teiksim, ar cilvēkiem, viņš reizēm mēdz būt tāds, izsmeļošs, tu mēdz izsmelties kā cilvēks pats. Kā tu savu mentālo, piemēram, uztur tādā labā līmenī? Tev ir kaut kāds prakses, ko tu, piemēram, dari, nezinu, tur ej peldi, skrien krosu vai sportu nodarbojies vai meditē, skaņu mūziku. Kas ir tavējais, kas tev palīdz labi justies vienkārši? Baigi gribētos tev atbildēt pareizi, kad es skrienu krosu un kad es meditēju katru rītu, bet diemžēl šoreiz vēl ne. Jo vajadzētu atkal atsākt visas šīs aktivitātes, jo tiešām sportā ir tā efektivitāte, bet kā es sev uzturu mundru, ja godīgi ar ļoti neveselīgu mehānismu, ar kafiju pagaidām, ja man ļoti patīk strādāt, tas tāds, man tiešām es nenormāli kaifu iegūstu no strādāšanas. Es varu celties 6 un 5 no rīta un pat 4 dažreiz, kad es jūtu, ka man vajag un vienkārši pamostos un es uzreiz uzvaru kafiju un es esmu darbā iekšā. Es esmu mūdā. Wow, visi tā nevar, es domāju, kādam tur vajag kaut ko. Bet dzīvi cikliski, tu saki, kādreiz jau tu sporto, kādreiz ne, tad viss jau tā. Nevar visu laiku tikai uz augšu iet, tas viss tā. Jā, un viņš kaut kā tur, jā, tieši tā, un man ir baigais adrenalīns, man nāk no darba. Tā kā tas iespējams ir mans sports pašlaik, bet to sportu arī, man tomēr 43 gadi ir viss jāsāk stiprāk domāt, pamatīgāk par veselību un nav ko žāvēt. Jau Klau, kas ir tādam labam runātājam svarīgākās īpašības? Jāpārzina teksts un jāpārzina tēma un ir jātic, ka tā tēma būs vērtīga arī tiem cilvēkiem, kam es to stāstīšu. Ar to sāksim. Jo daudz cilvēki ir eksperti savās tēmās, tu esi super eksperts nekustamos īpašumos, ir īpaši šajā reģionā, cik es saprotu. Šajā reģionā, bet vēl jāmācās daudz. Jā. Citi ir eksperti tur kodolfizikā un lampu dizainā, piemēram. Un viņi varbūt arī eksperti, bet jautājums ir, vai tu spēj to informāciju, ko tu zini par to produktu, aiznest tādā veidā, kad man būs interesanti arī to klausīties. Un te sākās lielās starpības starp ekspertiem un tiem ekspertiem, kuriem vēl ir papildus komunikācijas prasmes. Lūk, tā ir tāda fundamentāla lieta, bet piedod, es man liekas aizmirst, ko tu man prasīji. Respektīvi, kādas īpašības galvenās? Kādas cilvēkā tieši piemīt? Es saprotu, ka viņš tur ir rītīgi gatavs, un ka viņam ir svarīgi, ka tā doma, ko viņš saka, ir vērtīga, un ka viņš to domu nodos cilvēkiem un tiem cilvēkiem, kas viņu saņems, viņi noderēs. Tad tu noteikti dabū kaut iekšējā motivācija, bet tev vajag noteikti drosmīgam tev jābūt, lai tu vispār tur to darītu un ietu, bet varbūt kādam vēl tādam daudzpusīgam, ka tu vari ātri reaģēt, varbūt kā būtu tāda īpašība, ka tu ātri spēj reaģēt, jo tev jāmāk nolasīt, iedomājies zālē, kā tie cilvēki reaģē, un es pat nezinu, kas tā būtu īpašība tādam, ka tu redzi, ka tā zāle sāk mikt un tev jānoreģē un jāsāk tā kā rīkoties savādāk. Zini kā, ja tu man prasītu tādu analoģiju kā sportā, piemēram, kādām īpašībām jābūt labam basketbolistam un kādām īpašībām jābūt labam runātājam, tad es teiktu, ka runāšanas pasaulē būtu ļoti vērtīgi, ja tev būtu talants uz lasīšanu un uz rakstīšanu. Ja tev patiktu lasīt un rakstīt, jo tie ir patiesībā tās ir tās saknes un 2 pamatkājas, no kurienes arī veidojās runāšana. Jo tas komunikācijas 3 stūris ir lasi, tādā veidā tu iegūsti gan informāciju, gan arī vārdu krājumu attīsti, pēc tam tu liec uz papīru un veido jau savu kaut kādu komentāru, veido savu sajūtu par to, ko tu esi tikko izlasījis vai par to ideju, un pēc tam tu stājies autoris priekšā un runā to visu. Un tas ir komunikācijas lielais 3 stūris. Tā kā bet patiesībā, ja arī tev nav talants tam cilvēkam uz lasīšanu vai rakstīšanu, tu vari to apgūt. Ja tev ir pašdisciplīna, ja tu vari saņemties, tad aiziet. Par to drosmi runājot, tikpat drosmīgam kā iekāpt augstā ūdenī. Nekas drosmīgāks tur nav. Tas ir nenormāls diskomforts sākumā, bet tu zini, ka tu nenomirsi.
Jā, bet augstā ūdenī diskomfortabli arī iet ir 150 reizē runa tāpat ir. Jā, stress ir vienmēr. Stress ir vienmēr, bet tev ir, viņš nav bloķējošais stress vairāk, un patiesībā tu daudz ātrāk vari uz tā baudīšanas, tā surfošanas viļņa vari nonākt. Jau kaut kādā jau otrajā minūtē tu jau sāc jau just, ka publika tevi klausās un tev izveidojās tā magnetizējošā rezonance ar publiku. Viss, tas ir tas surfošanas vilnis, ko tev jāsasniedz ir. Un tad, kad tas ir, aiziet baudi. Tad tu aiziet baudi. Un tā baude ir tas, kas arī dod to lielo spēku, to pārliecību, to kaifu. Un tāpēc arī aktieri, zin kā, viņi jau nepelna baigi daudz naudas. Kāpēc viņi sestdienas vakarā un svētdienas vakarā līdz 12 naktī pa teātri ņemās? Kāpēc viņi to dara? Tāpēc, ka tā enerģija, kas nāk no tās 1000 galvenās zāles, ir milzīgs spēks. Tā ir tā īsta alga. Es domāju, ka jāiet arī ārā kaut kādās citās zonās, tev jāpierod iet ārā no tā komforta, lai tu, tas nevar būt, respektīvi, kad tu pilnībā dari visu laiku kaut kādu savu ierasto lietiņu, darbu savus ikdienišķo, un tad pēkšņi vienā dienā tu ej uz tās skatuves. Vajag darīt kaut kādas papildus lietas, regulāri trenēt to izkāpšanu no komforta zonas, lai tu pēc tam būtu vieglāk uziet uz tās skatuves. Jā, ir tāds arī paņēmiens, ka tev ir jāsastāda sarakstīņš ar 10 lietām, no kurām tev ir bail vai tev ir diskomforts, bet kas nav runāšana. Tur zirnekļi, tur augstums, vienalga. Un tev ir regulāri jāveic tas sarakstīņš, tikai jāaiziet caur tam sarakstiņam. Un tad 10. lieta ir tā publiskā uzstāšanās. Šī teiksim, tā sajūta, kuru tu sāksi lēnā garā attīstīt, ir tas, ka tas ir izaicinājums, nevis kaut kādas mocības. Un ap to 10. punktu, kad tev būs tā publiskā runāšana, tas ir izaicinājums. Tev vienkārši ir pilnīgi cits domāšanas veids, kā tu ej tajā drosmīgajā teritorijā. Ja tu visu laiku esi bijis tādā ļoti komfortablā, konservatīvā vidē dzīvojis, kur tev viss ir prognozējums un viss ir mierīgi, tā publiskā runa pirmo reizi var būt baigi sarežģīts process, ļoti grūta lieta. Noteikti arī, ja tev ir labs skolotājs, kas tev palīdz visu to publisko runu attīstīt, ir daudz vienkāršāk un instruments iedot tev pareizos. Tev arī kaut kāda laba skolotāja bija, kad tu to visu attīstīji? Nē, es neteiktu, ka es esmu mācījies pie publiskās runas skolotājiem Latvijā, bet es esmu mācījies ar aktieriem kopā Latvijā. Man ir režijas pedagogs Pēters Krilovs un Anna Ežvertiņa. Es esmu izgājis kopā ar aktieriem, es esmu spēlējis uz skatuves 4 gadus. Un tā kā es iekšēji zinu tos procesus, kas notiek, kad tu runā un kā tas vārds iedarbojās uz auditoriju. Jo pēc tam, kad es vairāk nespēlēju kā aktieris un es vairāk sēdēju no malas kā režisors, režisoru uzdevums ir iemiesoties tajā cilvēkā, kas ir uz skatuves. Tas ir mans galvenais uzdevums un saprast, ko tu domā ne tā un kāpēc arī, tas varbūt ir iemesls, kāpēc to nesanāk līdz galam. Tā kā tā, un pa lielam, jā, kā es jau teicu, es mācu režiju. Es mācu režiju tādā veidā, kā es strādāju kā režisors ar profesionāliem aktieriem. Tas ir tas mehānisms. Tā kā tas, ko es mācu arī tajā lekcijā, kurā tu biji Liepājā, tas ir tāpatās, kā ko es teiktu arī aktieriem, studentiem. Teiksim tā. Es vairākās tajās, es visu kaut kāds podcasts ar tevīm, kas klausies arī un visus tos bezmaksas YouTube, ko tu piedāvā. Tu piemini vairākas reizes tādu vienu grāmatu, es pierakstīju, viņu saucās Field Guide to Getting Lost, Rebeka Solnika. Jā. Iedod kaut ieskicējumu, jo es arī bieži vien, kā es vispār esmu dzīvē mācījies, un man skolā varbūt mazāk patika mācīties, man patikās vairāk kaut kā caur grāmatām lasīt, caur podcastiem, un es vienmēr centos kaut kādos podcastos no kaut kādiem cilvēkiem noklausīties, kādu grāmatu viņi lasījuši, un tad arī paņemt izlasīt, un pastāst, kas tur ir rakstīts tajā grāmatā, varbūt, vai kaut kādu tādu mazu tādu storiju, kas tur notiek. Tipa latviski iztulkojot, Field Guide to Getting Lost, Rokas grāmata, kā pazaudēties. Jā, fantastiska grāmata, vienkārši mani pārsteidza un paņēma, un es vienkārši neteiktu no viņas vaļā jau daudzos gadus, 3 reizes esmu izlasījis un mēģinājis pāris fragmentus no grāmatas arī savās izrādēs dažās arī ielikt iekšā. Pēc būtības tā tiešām ir rokas grāmata, kuras pamatā būtība ir, ka katram cilvēkam savā dzīvē ir jāatrodās situācijās, kurās tu jūties pazudis, jeb pazaudējies. Jeb precīzāk sakot, latviešu valodā ir vārds apmaldījies.
Un šīs te nav tikai geogrāfiskas teritorijas, kuras pazaudējos nepazīstamā pilsētā. Tās ir arī ideju teritorijas, attiecību teritorijas, tās var būt literatūras teritorijas, kurās es nekad mūžā neesmu tur bijis. Tā kā faktiski ik pa laikam tādu refresh uztaisīt sev, ka tu esi tā kā, svaigs kaut kas, pilnīgi nebijis, un es bišķiņ baidos no tā nezināmā, kas ar mani tagad var notikt. Nu, kaut kas arī par to tēmu, ko mēs esam tagad ar tevi jau runājuši, tāpēc ar to grāmatu es pieminu arī uztraukuma kontrolas kontekstā bieži vien. Un kas vēl man fascinē vienlaicīgi arī neizprotamais žanrs, Rebeka Solnita ir ļoti, ļoti oriģināli savu, teiksim, to rokrakstu atradījusi, tā nav tāda prozas literatūra kā stāsts, viņa kompilē dažādus vēsturiskus izvilkumus ar savām atziņām, ar komentāriem, ar statistiku, ar filozofiskām kaut kādām atziņām, un tu nenosakāms tas ceļojums kopā ar viņu. Un tas ir tikai 2 stundu garumā. Tā kā grāmata tā nav, tā kā Ļeva Tolstoja milzīgie blāķi, tā kā šo grāmatu var ātri vien izlasīt. Un viņai ļoti daudz cits foršas grāmatas, tā kā šis īsumā par viņu. Un, ja kāds tagad, kas klausās, un viņiem arī tā doma ienāk prātā, jā, es arī īstenībā gribētu kļūt par labāku runas vīru. Ar ko sākt tagad? Tevi atrast kaut kā, ko darīt, iet runas skolu.lv, kā pieteikties labākiem kursiem. Es arī kā tur ieju, es domāju, ko man tagad spiest no visiem, tur tik daudz viss kaut kas interesants ir, varbūt to, vai ne, to nē. Varbūt, kā labāk saprast, teiksim, kas ir vajadzīgs. Jā, piemēram, man šodien bija tāda viena dāma, Josefīna, kura man piezvanīja, un viņa prasīja tieši to pašu jautājumu, ko tu man tagad prasi. Viņa ir valsts pārvaldē gan strādā, un viņa saka, man uzsauks kursus, ko man darīt. Un es viņai ieteicu tā, sākumā iepazīsties. Vispār, vai tev patīk tas materiāls, vai tev patīk tas stils, kā es pasniedzu informāciju, vai tev patīk vispār tā informācija, viņa tev liekas vērtīga. Tāpēc noklausies kādu lekciju. Viņas gadījumā man tuvojās 3 tādu klātienes lekciju cikls Rīgā, un viņa apmeklēs to kā pirmo punktu. Pēc tam es viņai saku, ja tev patiks tas pasākums ir, nāc uz klātienes praktiskajām darbnīcām, kas ir grupās. Tas ir labākais veids, kā tu vari uz savas ādas izbaudīt, ko nozīmē komunikācija treneru vadībā. Tas tāpatās kā iemācīties peldēt, tu kaut kā kustini tās rokas, bet tev treneris saka, klausies, nekustās pareizi tev tās rokas, un tad tu izkāp ārā no tā baseina, un viņš tev ieļo vai ieliek to pareizo kustību, kā tām rokām jākustās, un tas pats arī mūsu darbnīcās ir. Nu, un tur es skatos ļoti uzmanīgi, katram savs stils, katram savas bailes, katram savi akcenti kaut kādi, un mēs mēģinām atrast to īsto virzienu. Pēc tām praktiskajām nodarbībām cilvēks ir izmīcīts, viņam ir sajūta, kad ir Haidī, es zinu tagad savas stiprās puses, es zinu, kas man vēl jāattīsta, es zinu, kas man ļoti konkrēti ir jādara, lai es varētu kļūt labāks runātājs, un tad tas sākās paša ceļš, paša attīstības ceļš, kuru tu vari iet pats, kur man vienmēr ir ieteikums ir, ja tu uztaisīsi podcastu, tas būs labākais lēmums tavā dzīvē, ja tu gribi attīstīt runas prasmes. Jā, tā kā apsveic tev, jā, ļoti labs lēmums. Vai arī vēl tad ir jāmeklē ir vienkārši tās praktiskās iespējas, kaut vai ej sociālos tīklos laivā, Instagram, Facebook laivs būs tā pati sajūta, ja? Bet tev ir jābūt regulārai platformai. Ja tev vajag kādu, kas tev disciplinē, tu vari, kas atzīt uzrakstīt man, es varu arī sniegt arī savus pakalpojumus, izstrādāt individuālo tavu plānu, ja? Bet es varu 100% garantēt, ka jebkurš cilvēks, vienalga kāds viņš būtu vai kādās domās par sevi, ka 6 mēnešu laikā viņš būs labs runātājs. 6 mēneši, wow. bet tad ir ritīgi jāklausa, jāaiziet tai sistēmai cauri, jābūt ir skrupulozē, kā sacīt, attieksmē pret to lietu, un 6 mēnešu laikā tu sakārtos to pasauli. Un pēc tam tev nevajadzēs mani vairāk. Nu, pēc tam tu varēsi bliest un darīt. Jo redz, kā lielākā problēma, 98% no cilvēkiem, kas nāk uz runas skolu, viņiem nav šī te ilgtermiņa motivācija vai 100% pieslēguma motivācija, jo komunikācija vienmēr saucās sekundārā lieta, jeb soft skills, un vienmēr ir prioritārāk, jebkas cits. Tas ir pa jebkuru nozaru, ko mēs gribi ģitāru iemācīties, vai tu gribi iemācīties kaut ko citu darīt, vienkārši velti tam tos 6 nolāpītos mēnešus. Mēs varam tās 10,000 stundas piesaukt arī tās slavenās, ja, kad ir pa 10,000 stundām tu kļūsi pa ģeniālu kaut kādas lietas pratēji. Tad tiešām, tad viss notiks. Tā kā, dāmas un kungi, šodien patiesībā liels paldies viesturam par šo izsmeļošo informāciju un visiem pārdevējiem, kas tiešām grib iekāpt nākošajā līmenī.
es arī tikai un vienīgi esmu par to, attīstam komunikācijas un runas prasmes un kļūstam labāki visi kopā. Lai jums jauks vakars, uz redzēšanos. Atā. Paldies!